Nu, kas tev rokās atkal? Tu varētu saspiest šo pudeli? Kā saspiest? Saspiest tā, lai viņas saspiežās. Nu, parāds. Laikam nemocies, Māra, nemocies. Es nevaru. Kā tev liekas, kāpēc tu viņu nevari saspiest? Tāpēc, ka es neesmu stipra? Nē, es domāju, tas nav tikai dēļ stipruma. Ja mēs zinām fiziku, tad mēs varam iemācīties ļoti stingras lietas saspiest. Gribi parādīt šo interesantu eksperimentu? Labi, jā. Skaties, sāksim ar kaut ko ļoti mazu un vienkārši paņemsim buņģiņu, uzliksim viņu un ļoti uzkarsēsim. Tas ir tur gāzes Jā, redzi, mēs tagad ieslēdzām liesmiņu un mazliet uzkarsēsim buņģiņu. Redziet, kas te notiek? Buņģiņa pamazām uzsils. Kas notiek? Kurš zina, kas buņģiņā notiek? Tur kūp kaut kas. Tur droši vien iekšā bija mazliet ūdens, kas tagad iztvaiko ārā. Mums ir jāpagaida, kad buņģiņa būs pilnīgi uzkarsējusies, un tad apskatīsimies, kas notiksies. Gatavību un... Redzējāt? Un nebija vispār vajadzīgs spēks. Kā tas notiek? Es nesaprotu. Gribat bērni zināt, kāpēc tā notiek? Tad, kad buņģā uzkarst gaiss, viņš izplešās un viņš paliek ļoti plāns. Bet tas gaiss, kas mums apkārt, viņš ir biezs un visa tā atmosfēra, kas mums apkārt, saspiež to buņģiņu, tāpēc, ka tur ir iekšā mazāk gaisa. Redzējāt, cik ātri momentāli ņēma un saspieda? Bet, Klau, bet tu teici, ka arī šādu var saspiest tā? Jā, Māram, arī šo mēs varēsim saspiest. Gribat, pamēģināsim? Nu, lūk, Māra, tagad mēs to pašu eksperimentu ar atmosfēras spiedienu pamēģināsim šo lielo burku. Esi gatava? Bērni. Lai mēs dabūtu no viņa ārā gaisu, mēs visu to gaisu izdedzināsim. Skatieties, ieliesim šeit iekšā bišķiņu spirtu, kas ir ļoti, ļoti degoša lieta. Mēs viņu kārtīgi sakratīsim. Un tagad, skaties, Māra, tā, redzi, kā nāk ārā gaisa. Un tagad es uzlieku roku pa virsu. Bet man nesanāca un tev sanāca. Nav gods. Iedomājies, Māra, viss tas gaiss, kas mums te apkārt spiež, arī mums uz ķermeņiem viņš spiež, bet mums tā nenotiek. Pēc, ka mūsu organisms tam ir pieredzis pie tā. Tad tevi es tā nevaru saspiest, jā? Ja man iekšā būtu vākums, tad gan tu man varētu tā saspiest. Tad nevis tu saspiest, bet gaiss mani saspiest. Un tur iekšā bija vākums un tā tad viņš saspieda. Jā, un tā atmosfēra, kas apkārt ņēma un saspieda pudeli. Vai jums patika, bērni? Jā!